komplekss, dažādu sarežģītu jautājumu kopums, bet arī tas ir laika ziņā ilgi darāmas lietas. Tas, kas šobrīd valstī notika un notiek, bija, jūs labi redzējāt, bija ļoti smaga situācija, bija krīze, bijām ļoti tuvu tam, kas sagāžas vispār visa mūsu ekonomika, kas sagāžas mūsu nacionālā nauda, naudas sistēma. Lats varēja devalvēties entās reizes, un sekas būtu ārkārtīgi bēdīgas. Izdevās to noturēt, izdevās situāciju stabilizēt, un caur šo stabilitāti ir izdevies panākt to, ka mums sāk uzticēties atkal investori, un mēs sākam atkal atgriezties pie tā, ka ekonomika sāk augt. Caur šo uz priekšu es domāju, esmu pārliecināts, ka stabilizējot un attīstot veselu virkni ar tādām nozarēm, kas nav nekustamā īpašuma spekulācija, bet ir normāla pievienoto vērtību radošas nozares, parādīsies darba vietas, parādīsies iespēja pelnīt, līdz ar ko nāks līdz arī labklājība, līdz ar ko nāks arī vēlme jauniešiem Latvijā atgriezties, un vēl vienkārši nebūs vēlmes mūkt prom. Nav jau administratīvu metožu, kā panākt to, lai nebrauc prom cilvēki. Nevar aizslēgt robežas un teikt, nekur nebrauks. Ir tikai vienīgā iespēja, tas ir ieinteresēt un motivēt, radīt sistēmu, lai var cilvēks normāli pelnīt un normāli šeit strādāt, normāli attīstīt.